Ja, nu veči, kas jūs jocīgais, kurš to mopēdu nolikt tur vidū? Kas tas pa mopēdu te vidū? Kas tas tās ir, Prieks milzīgs, ja? Tā kā mums ir glītie kvadrcikli klāt. Iedarbinājām. Milziens jau pamatīgi, skaties, es stāvu klāt, ja man ir, kurš kvadrcikls vēl tik milzīgs ir. Pasties, šitien vispār pazūd. Nevar paslēpties mežā uz viņu kādē. Skaists bez gala, 1,45 m platums, 1000 kubicēmetru, 2 cilindru rindā, tā kā būtībā šoseis motocikliem, 97 zirgspēki, milzīgi riteņi, kā redzat, 30 colīgi, 14 colīgie diski, bedlock, kā jau paredzēts dubļu kvadrcikliem. Pietiekami jaudīgi vinči arī, starp citu, jā, viņš ir, negribās samelot, vairāk pa 2 tonnām ilgspēju vinčai ir. Ar sintētisku auklu, regulējam amortizātoru, gan rebauns, gan kompresiju augšā regulējam, ja. Izliegtās piekaras sviras, LED lampas, apgaismojums, ja. Šis punkts ir milzīgs, tas ir grandios. Pat rokas atceļ iz augšu, lai tā nostātos pēc savu kvadrciklu un tā pazīmētos, ja. Jā, uz tā es teicu brauciet neliels, ko. Bet, es speciāli atnesu trepes, lai viņi varētu virsū tikt. Man mazas kājas, jāuzkāp uz šitien, tad var normāli uz to transportīti uzkāpt virsū var, ja. Kā? Varbūt kā? Ārprāts. Kā ir tāda braukt ar šurien? Uz kurien tādu var aizbraukt? Stūri gan viegli griežās, ka brauc. Nemaz nemantos lielos ritiņus. Es tāpēc siltēju rokturīgi stokā nāk arī. Tur, kur te otrā pusē podziņi ir, kuru regulēt. Speedometrs jaunais, kas ir svētki ielikuši ir, lai labāk pārredzamība. Te var pasažieris krēslā kāds tantiņas vadāt vai meitenītes kaut ko, vai kritušos no meža vest ārā. Jā, šeit kunga vieta ir. Padomā tās trepas, lai lejā tiek. Trepas ir pienests, slēdzam aiz ārā un kāpjam nost. Šitās laikam jādod komplektā līdzi ir. Ja, veči, kas jūs jocīgais, kurš to mopēdu nolikt tur vidū? Kas tas pa mopēdu te vidū? Kas tas tāds ir, Kas tas tāds ir? Te ir kvadrcikls. Šis ir kvadrcikls tagad, jā. Šādiem izmēriem tagad jācenšas ir spiest. Ja veči, krāja rubuļus un uz jauno, jā. Šis vairs nav topā. Šis ir uzraksts, jā. Nerulē galīgi. Kurš bija kādreiz skaitījās, liels, masīvs, skaists. Nav vairs, Tā kā veči, kāpjam uz šiem aparātiem tagad. Segway, AT10, te jau uz acu var redzēt, ka, klīrens pirmkārt jau, jā. Lieliem slaveniem Odesam, krūtajiem. Paskatāmies. 27. Paskatāmies šeit. 38, 39. Tātad vismaz vairāk pa 10 centimetriem augstāks. Bet, labi, teiksim, tas pats kaut vai, amortizātoru gājiens, kaut vai, tas viss jau ir arī milzīgi svarīgi. Tā kā jau YouTube video daudzos arī vīri stāst, kad milzīgi stabils viņš ir dēļ tiem milzīgiem piekariem, milzīgiem amortizatoriem. Būtībā varētu teikt bagijs. Kā jau teicu, Odes nobāl šobrīd. Kāpsim uz segvejiem.